40 minūtes. Nu jā, tagad tad sāksies ieraksts. Tātad, ja Dace droši vien tad vēl nav varbūt kaut kas, bet nu būs tātad Dace sveicieni, mēs tevi nesagaidījām, sākām. Un tad es domāju, ka tu varēsi mums arī pievienoties, vai arī skatīties ierakstā. Tā, es tagad palaidīšu. Tā, jums tikmēr meitenes jautājums, kamēr es sagatavošu PowerPoint prezentāciju, iepazīšanās jautājums. Padomājiet par 3 vārdiem. Tāds testiņš. Pirmais vārds Kaija, bet nesakat man neko tagad. Kaija, ar ko asociējās? Otrais būs Mešs. Trešais atslēgas caurums. Ceturtais zirgs. Kas bija ceturtais? Zirgs. 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 Un 5. būs ūdens. Tagad jūs varat brīvi parakstīt, kas jums nāk prātā, tikmēr es aiziešu pievienošu PowerPoint prezentāciju. Sagrūzīju. Kas? Iziesim vēlreiz. Iziesim vēlreiz un sāksim. Tā, kaut kas man... Aha, sapratu tagad. Ir. Tagad sapratu. Tā, kamēr jūs rakstat. Jūs redzat meitenes PowerPoint prezentāciju? Jā. Kura jūs redzat lodziņā, mani vai sevi? Tevi. Ok, viss kārtībā, paldies, viss labi. Bet prezentācija redzama, ja? Pirmais lūdzu. Porši. Nu, sanāca uzrakstīt kaut ko? Jā. Nu, es pa vienam vārdam pierakstīju, tad, kad tu jau sauci viņus. Aha. Nu, tad, ja ir vēlme padalāties, tas tāda vairāk izklaidē. Pēc tam es pastāstīšu atšifrējumus tiem vārdiem. Ir arī pareizās atbildes, ja? Nav pareizās, bet ir interesantāk. Nu, kurš sāks? Nu, tu vari sākt pie viņa. Nu, labi. Vārdsakot, kāja, balta jūra, tātad balta kāja un jūra, meža dzīvība un zaļš, atslēgas caurums vaļā, gaisma tuneļa galā, zirgs, spēks, ātrums, vējš, kustība, ūdens, dziļums, zils, plūstoši mainīgs, tīrība. Paldies. Un man bija kāja, brīvība, meža iedvesma, atslēgas caurums, dziļums, sevis izzināšana, zirgs attīstība, attīstība sevis tā kā attīstības priekš, ūdens pieņemšana un pieņemt to, kas nāk. Skaisti, paldies jums. Tagad es jums došu atšifrējumus. Tātad, kāja esi tu pats, tava personība. Jā, simboliski. Tātad, kā tu iedomājies kāja, tad tas esi tu. Tālāk. Mešs ir domas par nāvi. Kas ir nāve? Vai tu baidies, nebaidies, vieglumā, dzīvības turpinājums, jā, kā tu to redzi? Tas ir
Vai, Es nav redz kā iedvesmu. jā, iedvesmu kaut kam citam, super. Iedvesma mirt. Iedvesmu nebaidīties. Tālāk atslēgas caurums, tavas zemapziņas domas par laulības dzīvi. Oh. Labi vai ne? Mm. Izskatās labi. Laulības dzīve, ja? Tad atkal tie vārdiņi, tās sajūtas. Zirgs jūsu seksualitāte, seksuālās attiecības seksualitāte, ja? Tev bija, man liekas, ka māja tā virzība vai kaut kas iespējams. Jā, attīstīties, jā, virzīties uz priekšu. Jā. Bet tā kā šī seksuālā enerģija dzīvo mums otrajā čakrā, kas ir dzīvības enerģija, tā tad arī radošums un viss tas dzīvības spēks, ja? Diezgan spēcīgs. Man liekas, ka Ievai ar tur tas zirgs bija tāds jaudīgs. Jaudīgs, jā. Jā. Un ūdens ir mīlestība. Ūdens ir mīlestība. Tur, jā, kādu jūs ūdeni redzat, citiem, piemēram, bija upe, citiem ir dīķis, citiem jūra, ūdenskritums, citiem vienkārši nāk sajūtas, jā? Tas ir jūsu sajūtas par jūsu mīlestību. Kā jūs nesat sevī šo mīlestību? Ja ūdens, piemēram, ir tekošs kā ūdenskritums, tad tas ir straujums. Ja kā dīķis un vēl, tāds, tad varbūt tāds, tad kā, tāds, kā saka, konservatīvisms un tāds, ka, nav tā dzirksts vai kustība. Tur dažādi var skatīties, bet parasti jau cilvēks pats zina šos simbolus. Šis testiņš man ļoti sen kaut kad atnāca jau pusauģa gados, un tad, kad es jau biju skaistā vecumā un gāju uz randiņiem ar brūgāniem, tad es viņiem pirmo jautājumu uzdevu pie tikšanās, kas tev asociējas ar vārdu kāja. Un tādā veidā es atrasīju potenciālos brūgānus. Teigiņ, kas bija atslēgas caurums, piedod lūdzu? Laulības dzīve. Domas par laulības dzīvi. Jo man, piemēram, daži ir teikuši, es negribu skatīties, vai citi ir teikuši, man gribās tikai palūrēt, bet negribās iet tālāk. Ja? Tā kā ir ļoti interesanti. Ja? Tā kā jūs arī ar šito te varat patestēt cilvēkus. Jā, tad, kad man dēliņam, kad es ar dēliņa tēvu iepazinos, pirmajā randiņā es viņam prasīju par kāju, un viņš teica, skaļi brēc un visiem taisos galvas. Un principā, ja viņš pa dzīvi arī bija tās diezgan nekaunīgs. Bet tajā brīdī man bija... arī vīram jāiedod šitas tests. Jā, tā kā interesanti. Vēl man bija viens ļoti neinteresants vīrietis, kas teica, tā ir konservu rūpnīca, jā, tur ražo. Labi, ne jau ir neinteresants, bet viņam bija uzreiz tādas asociācijas. Lūk, tā. Bet Daiga, tev vairs nav bilde. Tas nekas. Tu varbūt esi vai Ieva, ja? Nē. Mēs abas esam, tu neesi. Mēs abas esam, bet tev ir tikai D burtiņš tagad. Zini, es nezinu, kāpēc. Bet var arī neskatīties mani. Galvenais, lai jūs redzat prezentāciju. Forša meitenes, labi. Galvenais, lai man arī ieraksts iet. Tātad laiciņš mums ir. Tātad, likteņa spoguļu matrica, Ieviņ jau, tu arī laikam kaut ko skatījies jau, jā, es saprotu drusciņ jau. Tad es tā teorētiskai daļai iešu bišķiņ pāri, tā vieglāk pieskaršos, jo Mājai jau ir zināšanas, viņa mazliet ir gājusi citādā veidā šo matricu pēc Natālijas Ladīnī. Un viņa arī ir paskatījusies Inesītes video drusku vairāk, jo viņa nopirkusi ir abonementu no Ineses. Tāpēc teicu, jūs man esat dažādās te zināšanās, bet tas nav nekas. Bet tas nekas jau, Daiga, tu stāsti, kā tu būtu, stāstījusi no sākuma, jo man būs vērtīgi tāpat. Jā, labi, lūk, tātad. Kā jau vienmēr es savējiem arī studentiņiem un foršiem cilvēkiem saku, kad matrica nav zīlēšana, pēc matricas nevaru izzīlēt, kā jūs būs veselība, kāda būs jūs nākotne un tā tālāk. Tā ir sevis vērošana pirmais, ko es arī sapratu. Vēroju sevi, skatos, kur es piekrītu vai nepiekrītu, kur manī tāds iekšējs protests vai vēl kaut kas. Tad tas ir par atpazīšanu un atzīšanu par patiesumu, ja? Jo tad, kad vēlāk vēro šīs te izpausmes plus, mīnus, tad liekas, man ir divas galības. Vai man liekas, ka visas negatīvās ir točna manī, vai otrs ir, tad liekas, nē, vai otrs arī, ka šīs te pozitīvās, arī citas ir, citas nav. Līdz ar to grāmatiņā man patīk, kad ir tās darba lapas, kur var aizpildīt tos rūtiņas. Tā kā testiņu bišķiņ patestēt katrai enerģijai darba grāmatā būs, tā kā, man liekas, ka tur bija, to paskatīšos, lai es nesamaloju, bija
tests katrai enerģijai apskatīties, tūlītās. Jā, es nezinu, cik jūs redzējāt, bet katrā ziņā tur ir tests pēc tam par negatīvām un pozitīvām izpausmēm. Var sevi patestēt, tā kā tas ir superīgi. Šodien es jums arī došu pēc tam mājas darbu, jā, tad jūs arī varēsiet to grāmatiņu skatīties. Tā kā, nu jā, tas ir tiešām tās darbs ar sevi un atziņas, jo es iedod vairāk to sajūtu un informāciju. Tātad matērijas pasaule. Mēs skatāmies pēc likteņa matricas 22 enerģijas un vērojam tās pēc 3 pasaulēm. Ir matērijas pasaule, dvēseles pasaule un gara pasaule. Un matērijas pasaulē tad vairāk ir tās enerģijas, vai es saku tās lomas, kuras mēs te uz zemes dzīvojam, kuras sev piemēram. Kā mēs sevi izpaužamies šeit uz zemes, kā skolotāji, kā vīri, kā sievas, kā kolēģi, kā bērni, kā partneri, ja? Visas šīs te kā līderis, viss, ko mēs šeit uz zemes darām, tātad matērijas pasaule, kurā ietilpst arī, kā mēs pelnam naudu, kādu darbu izvēlamies un kā mēs šo darbu darām. Tātad viss, kas saistās ar materiāliem labumiem, vairāk tāds, man gribās teikt tāds, tie zemes cilvēki, kuriem ir vairāk šīs zemes enerģijas matricā, viņi ir ļoti sazimēti, viņi iet uz darbu, nāk mājās, viņi ir tādi, gribās teikt, piezemēti, jā, jūs vēlāk sapratīsiet to sajūtu. Tālāk dvēseles pasauli, te jau mēs ieejam vairāk tādā jūtīgumā, emocionalitātē, mēģinam izprast savas jūtas, mēģinam izprast, iepazīt savas emocijas, mēs mācamies pārvaldīt savas jūtas un emocijas, un šeit ir svarīgi, ka mēs caur šo jau mācamies ieklausīties intuīcijā. Tā kā tā sevis tāda atpakošana no iekšpuses, jā. Līdz ar to tās dvēseles pasaules enerģijas ir ļoti gribās teikt tādas, kas mūs sagatavo jau kaut kam augstākam, jā, kaut kam. Kamēr mēs neizprotam savu to dvēseles pasauli, tikmēr mums arī rodās šie emociju uzliesmojumi, šī neskaidrība par sevi, ka es nesaprotu, kas es esmu, kurp es dodos. Dvēseles pasaule. Tajā ir arī mūsu emocionālais spēks, arī savā ziņā jau mūsu ticība. Tas ir tas, ko mēs varam sajust un varam iepazīt. Varam citiem parādīt, un bieži vien mēs citiem neparādam to, kas mums tur tajā dvēselītes pasaulē. Lūk, un gara pasaule, tā ir tāda visspēcīgākā, tātad tas jau ir, ka cilvēks ir pārvalda jau informācija, kas nāk no augstākiem plāniem, tātad no visuma, viņam ir zināšanas, un tie cilvēki, kuriem ir šīs augstās enerģijas, būtībā viņi jau spēj just intuitīvi lasīt informāciju no informācijas lauka, spēj jau sajust. Jautājums, vai viņi zina, ka viņiem ir šīs te potenciāls un spējas, jautājums, vai viņu emocijas netraucē, un jautājums, vai viņi to vēlas darīt vai nevēlas darīt. Bet gara pasaule jau ir tā, kad mēs ar savu to principā, kad mums ir šīs zināšanas, smalkjušana un intuīcija, un mēs caur to uz zemes jau sākam radīt brīnumu lietas, ja? Tā kā šīs te ar savu gara spēku, ar ticību un ar šo jušanu mēs visu saliekam kopā, un mēs jau kļūstam savā ziņā tādi radītāji meistari. Lūk, un tad šīs pasaules jau tādas, prasa ļoti, šīs enerģijas jau ir tādas, ka te vairs nav atkāpšanās ceļš, man liekas, tās jau saka, tu esi cilvēks pasaulē, tu esi cilvēks visumā, jā, lūk, tā vairāk. Lūk, bet tas bija tāds mazais ievadiņš šajās enerģijās, būs arī materiāli pa viņām.
Bet, nu, tad es saku, dosimies ceļā, un es vēlos atgādināt, varbūt, ka jūs esat skatījušās kādreiz bērnībā vai jaunības gados filmu Bezgalīgais stāsts. Bezgalīgais stāsts, kur tātad puisēns skatās, lasa grāmatu, viņš redz sevi, un tāpat arī mums būs šodien. Mēs tā kā lasīsim par sevi, bet mēs būsim šeit. Un prāts dumposies, prāts uzdos jautājumus, un es saku, sirds zina labāk. Un tas informācija, ko es stāstīšu, jā, bet vairāk man gribās jums novēlēt, tā iedomājieties tādu ainu. Ir divi krasti, un tek strauja upe krastiem pa vidu, jā, tātad upe, divi krasti, un uz viena krasta, jā, vienā krastā stāv vērotājs. Un es novēlu jums būt par šo upi, par šo enerģiju, par šo upi, un reizē gan plūst, gan vērot, gan piedalīties un saprast, kas ir jūsu dziļumos, vērot, kas notiek apkārt, kas notiek debesīs, un lai tas viss tā sajiet kopā. Tā, man tagad stāsta, kad pēc 10 minūtēm beigsies, tāpēc, kas ātrāk ienāca, bet nekas, viss labi, mēģināsim saprast. Nu, lūk, labi. Tā, vēl redzat mani, ja? Nē. Vēl redzat, viss. Ah. Redzēja viņa, ja? Nē, prezentācija redzēja. Jā. Kārtībā, super. Nu, labi, tātad. Pagaidām neko nezīmējam, ir 8 virsotnītes un centrs. Ir 8 virsotnes un centrs, tikai pastāst. Tātad katra virsotne kaut ko mums nozīmē un simbolizē, tāpat kā astroloģijā, katrā virsotnē ir sava māja. Tātad 2 kvadrāti ir diagonālais kvadrātiņš, ar kuru mēs šodien arī sāksim pirmo virsotni apskatīt, un ir pamata kvadrāts. Diagonālais kvadrāts, un ar to mēs sākam tāpēc, ka viņā jau ir mums zināmie skaitļi, un pamata kvadrāts, tas ir rēķināmais kvadrāts. Tātad diagonālais kvadrāts ir tas, kā mēs miedarbojamies ar sabiedrību, tātad tā kā iet uz āru, ja tās virsotnītes nāk uz iekšu, iet uz āru, ja tās enerģijas tā kā staigā, uztīgas. Un tātad arī šis te kvadrāts stāsta par to, kādas īpašības mums ir nepieciešamas, lai mēs miedarbotos ar sabiedrību tādā veselīgā veidā, un arī kādu enerģiju mēs, kas ir tas kanāls, ar kur mēs uztveram enerģiju, ja, tad mūsu apziņā, kā es saku, kā mēs sarunājamies ar Dieviņu, un arī viena no virsotniem, tad iepriekšējā dzīvu pieredzi ir mācības stundas, tās astītes, kas mums vēl jānoslauka un jāsakārto un jāsalabo, tad tas būs šis te kvadrātiņš. Savukārt otrs pamata kvadrāts, ja, tas kantainais ir dzimtas kvadrātiņš, dzimtas atbalsts, dzimtas resursi un spēks, ko mēs rēķinām, un tas tāds fundaments, kā mājā ir pamati, tā arī šis te pamata kvadrāts ir mūsu spēks, jo dzimtas spēks un šī te dzimtas enerģija mums jau nāk, esot mammā, viņa atnāk caur asinsriti, caur tēva sēklu, caur mammas asinsriti, caur visu, ja, tātad mums ir dzimtas enerģētika jau ir. Dzimta mums iedod savu spēku un atbalsta mūs kaut kādā brīdī, ja? Un jautājums, vai mēs to zinām, vai mēs to nezinām, tad, kad mēs uzzinām, tad liekas, jā, patiešām tā ir, tā kā arī paldies dzimtai, lai dažreiz mēs nesajūtam, bet mūsu mīļie ir klātesoši. Tagad drusku parādīšu vēl tātad virsotnes, tātad ir 8 virsotnes, šodien mēs sāksim ar pirmo, kas atrodas tātad diagonālajam kvadrātiņam labajā pusē. Un tā ir mūsu dzimšanas diena, jā, tātad tā būs tā enerģija, kas nosaka mūsu īpašības, personības īpašības, jā. Tā ir mūsu vizītkarte, ar to es saku labdien, piemēram, mani sauc Ieva, un es pārvaldu spēka potenciālu, vai labdien, mani sauc Māja, un es plūstu beznosacījumu mīlestībā un komunikācijā, un visi to redz, viņi jūt. Cilvēki ar muguras smadzenēm jau redz to jūsu potenciālu un to vizītkarti. Tātad, jā,
Tas ir tas, ko cilvēki sajūt un arī, ko jūs viņiem rādat. Jautājums, cik mēs to savu potenciālu esam iepazinuši. Principā mēs jau ar viņu piedzimstam. Jo tā jaunā pieredze, ko mēs nākam mācīties, ir cita virsotne. Bet brīžiem ir tā, ka saistībā ar bērnību, kas mums ir katram bijusi tāda, kāda ir bijusi, bieži vien mēs to savu potenciālu nepārzinām nemaz līdz galam. Nu, lūk, tā, jā, tātad šodien diagonālam kvadrātam ir šīs te virsotnītes, kas veidojas jau no mums zināmiem skaitļiem, un to pēdējo mēs saskaitīsim, un šodien arī to visu izdarīsim, lai mums ir uzbūvēts kvadrāts. Un tad arī pārējās šīs te virsotnes dzimtas kvadrātam un pamata kvadrātam arī saskaitīsim, lai jums ir skaidrs, kā top. Pēc tam vēlāk, kad ies uz beigām, es jums iedošu kalkulatoru, kas rēķina, jā? Bet man patīk, ka skolnieki mācās lasīt no ābeces, no burtiem, jā? Pēc tam jau, ka kalkulators, protams, ir forši, bet, nu, tā kā ir jāzina, kā tās virsotnītes veidojas. Tālūk, tā. Es tagad paskatīšos. Jā, jā. Labi, tagad es aicinu jums uzzīmēt gan pamata kvadrātiņu kantaino, gan diagonālo. Vienkārši uzzīmēt uz lapas, kur jums ir, jā, kāda lapiņa pamata kvadrātu un šo diagonālo kvadrātu. Kāpēc es lieku zīmēt ar roku? Tūlīt pastāstīšu. Ar roku es lieku zīmēt, tāpēc, ka tad mēs ieejam savā laukā. Droši varat zīmēt ar brīvu roku, jā, tāpēc, ka tas ir, jā, tā ir vairāk tāda ieiešana un ar domu, ka jūs šobrīd tagad sākat zīmēt savu matricu. Tātad kvadrāti jūs varat arī uzreiz lapā malā ierakstīt savus dzimšanas datus, lai jūs uzreiz skatāties un zinat, kas tur ir. Pirmo rakstam, tad arī, kā es jums prasīju, dzimšanas datums, mēnesis, gads, sev priekšā noliekat, ja, lai jums ir pārredzami. Ja uzzīmēt kvadrātiņu, sakat uzzīmēju. Nesteidzieties mierīgi. Nu, kvadrāti man ir uzzīmēti. Jā, man tagad rāda, ka 3 minūtes vēl ies laiciņš, tad mēs darīsim tā. Mēs pirmo virsotnīti, tātad pirmā virsotne uzzīmēsim, es pasakošu vienkārši līdz tātad pirmā virsotne diagonālam kvadrātam labajā pusītē ir dzimšanas diena. Tātad jūs tur ierakstat savu skaitlīti, kas jums ir dzimšanas dienas skaitlis. Tātad Ieva 11 un Māja 6. Viss skaidrs, vai ne tik tālu? Jā. Labi, tagad paņemsim nākamo zināmo, diagonālā kvadrāta virsotne paša spicīte. Tā ir 3. virsotne. Tajā ir dzimšanas mēnesis. Tātad jūs tur ierakstiet savu dzimšanas mēnesi. Būtībā dzimšanas mēnesis un 3. virsotne tur ir tikai 12 mēneši, tur citam nekas nevar sanākt vairāk. Tātad tur ierakstam dzimšanas mēnesi. Varam iet tālāk? Jā. Dzimšanas mēnesis ir apziņa, bet es slēgtu atkārtošu. Dzimšanas mēnesis ir apziņa, saikne ar garīgajiem skolotājiem, ar sargeņģeļiem, arī talanti vai šķēršļi, kā arī tā ir virsotne, caur kuru mēs saņemam informāciju. Pēc tās var notikt, kāds informācijas kanāls jums labāk darbojas. Sārunas, grāmatas, vai kaut kādi, teiksim, vai arī drīzāk kaut kādi eksperimenti, vai vispār dzīves situācijas, jā, vai vairāk internets, vai tieši kaut kāds pieredzi, jā, to mēs visu arī apskatīsim 3. virsotnē. Tālāk, nākamā virsotne, kura mums ir zināma, ir 5. Tā ir diagonālajam kvadrātam kreisajā pusē. Šī te, kur es rādu ar bultiņu, 5. virsotne. Tur ir jāsaskaita dzimšanas gads, bet dzimšanas gadu kā mēs skaitam? Mēs skaitam, piemēram, Ieva skaita 1 plus 9 plus 8 plus 1,
Un ja iet pāri 22, tad saskaitām vēlreiz. Tātad ievērojam visu laiku 22 enerģiju principu. Māja tāpat 1 plus 9 plus 8 plus 0. Tā, un tad jūs pateiksiet, cik jums sanāca, jo es esmu izreikinājis jau. Man ir 19. Jā, Ieviņ. Jā, man 18. Jā, super, mālaču meitenes matemātika jums labi iet. Tātad, šī ir 5. virsotne, arī zināms skaitlis, ko mēs varam izreikināt, un tā ir manas mācības stundas situācijas, jeb karmiskās kaut kādas astītes, kas ir jāslauk, kuras regulāri atkārtojas. Super, man vēl 1 minūte, paspēsim apakšējo. Un diagonālam kvadrātam pati kājiņa, ja, pati apakšējā spicīte ir 7. enerģija, un to mēs aprēķinam, saskaitot visas 3 virsotnītes kopā. Visu 3 virsotņu summa, visu 3